Nu, kā jau mēs solījām, ir īsi pēc 8, un tik tiešām pie mums studijā viesojas cilvēks, kurš varētu pastāstīt kaut ko par ļoti interesantu lietu kā izaugsmes fórums. Pie mums studijā ir Jaroslavs, kurš pārstāv izaugsmes fórumu. Sveiks! Labrīt! Kā tu atbrauci? Diezgan veiksmīgi, jo sastrēgumi vēl nebija sākušies. Vai ne? Tā ir labā lieta, kad jābrauc ir tik agri, piemēram, pie mums studijā. Jā, nu lūk, izaugsmes fórums, tūlīt parādīšu mājaslapu, bet man īsti nav skaidrs, kas tas īsti tāds ir un kas tur ir jādara, kam jāpiedalās un kāda jēga visam šim pasākumam ir. Par to jums pastāstīs tūlīt pat Jaroslavs. Es tikmēr parādīšu mājaslapu, kur arī var iegūt informāciju par to. Nu, Jaroslav, izstāst, kas tas ir? Jā, tātad izaugsmes fórums ir biznesa spēle vidusskolēniem, kas šobrīd notiek jau 2. gadu. Mēs sākām pagājušajā gadā un bija diezgan veiksmīgi. Un galvenā spēles būtība ir radīt jaunu vai pilnveidot esošo biznesa ideju un attiecīgi prezentēt to žūrijai, investoriem un cīnīties par galveno balvu par iespēju realizēt šo ideju. Bet vidusskolēns nozīmē no 10. līdz 12. klasē ir iespēja piedalīties skolēniem. Šis konkurss ir domāts vidusskolēniem un arī arotskolu audzēkņiem. Bet nav teikts, ka obligāti jāveido šīs skolēnu komandas, kuras piedalās konkursā no vienas klašu grupas. Konkursā var piedalīties arī draugi no dažādām skolām un dažādām klasēm. Tas nav kaut kas līdzīgs tam saucamajam ideju kausam, tikai ideju kausam, kam ir vairāk tēmēts uz tādiem jau studentiem un pieaugušajiem, un sanāk, ka izaugsmes fórums tikai vairāk uz vidusskolēniem, bet tā līdzība tur ir kaut kāda, vai ne? Varētu vilkt līdzīgas kaut kādas paralēles, bet šī projekta mērķis ir sniegt skolēniem iespēju saprast, vai bizness ir domāts viņiem, jo bieži vien 12. klases beidzot skolēni nezina, kur iestāties un kā turpināt attiecīgi savas karjeras gaitas. Un šis konkurss dod iespēju izmēģināt biznesu, un attiecīgi, ja sanāk, tad viņi iegūst arī iespēju realizēt šo savu biznesa ideju, un galvenais mūsu konkursa mērķis ir rosināt skolēnus attiecīgi nebaidīties no sarežģītām lietām, jo tās nav nemaz tik sarežģītas. Nu, lūk, vai tu vari pastāstīt, cik ilgi aptuveni šāda veida izklaides jums notiek? Kādā ziņā? Nē, nu, tādā ziņā, ka vai tas notiek katru gadu, vai tas ir 1. gads vai kaut kā tam līdzīga? Šis ir 2. gads. Pagājušajā gadā mēs sākām, un konkurss sastāv no 3 posmiem. Šobrīd notiek pieteikšanās. Pieteikties var mūsu mājaslapā izaugsmes fórums LV. Un, attiecīgi, pēc pieteikšanās, kas ilgs līdz 28. martam, būs apmācības. Apmācību ietvaros skolēniem stāstīs dažādas lietas, kuras nav iekļautas skolu programmās. Proti, piemēram, kas ir biznesa inkubatori, kas ir mentorings, kādas ir atbalsta programmas šobrīd uzņēmējdarbībā pieejams. Un pēc tam būs apmācība. Pēc apmācību posma būs attiecīgi pusfināli. Pusfināli notiek reģionāli 8 pilsētās. Un pusfināli notiek aprīļa laikā. Savukārt fināls, kas iet 24 stundas, notiks 9. maijā Rīgā. 20. Es kaut kur atceros, man bija Zanda no GIF, viņa ar teicu, kaut kādām 24 stundām. Jā, bet tas bija kaut kāds garāžs, kaut kāds pasākums. Bet sanāk tā, ka fināls 24 stundās ir jāizstrādā šī biznesa ideja šiem jauniem tancoņiem. Vai viņiem jau ir jānāk ar savu ideju un tad kaut kā? Būtu vēlams, ka biznesa ideja viņam būtu tā kā tapusi jau uz fināla laiku. Vismaz un tie 24 stundās, kas ir jāizdara? 24 stundās ir jāizveido pamatots biznesa projekts, kas nebūs tiešā veidā biznesa plāns, bet konkrētāk, kas vēl visas kārtas nedrīkst atklāt, citādi visā būs sagatavojušies. Un pēc 24 stundām skolēniem tiek dot tikai 1 minūte, lai prezentētu savu ideju žūrijai, kas savukārt būs dažādi biznesa konsultanti, investori un uzņēmēji, kas izvērtēs šos te biznesa projektus. Bet ņemot vērā vidusskolēnu zināšanas, un ja, piemēram, nav tādu priekšmetu skolā kā biznesa pamat vai kaut kas tam līdzīgs, tad tieši kā tiem vidusskolēniem sagatavoties tieši ar to projektu aprakstu, vai ir kaut kādi noteikti dokumenti, kas ir jāiesniedz, noteikts formas vai direktīvas pēc kā vai jāvadās? Vienīgā forma, kas pavisam noteikti jāiesniedz, ir pieteikuma anketa līdz 28. martam, kā jau minēju. Un pēc tam, attiecīgi, ja nav bijušas kaut kādas priekšzināšanas biznesā, ekonomikas pamatos, tas nekas. Galvenais ir jābūt vēlmei piedalīties. Un, attiecīgi, mums visa projekta laikā sadarbojās dažādi biznesa konsultanti un uzņēmēji, kas gan pusfinālā, gan finālā konsultēs komandas un palīdzēs labāk viņiem sagatavoties un noprezentēt savu ideju.
Nu skaidrs, tas jau ir labāk. Tas ir labāk. Nu, varbūt Tas aiziem. ir biedējoši izklausās. Nē, tiešām. Tad aiziem nelielā muzikālā pauzē, kamēr jūs pie saviem datoriem pačakojiet to izaugsmes fóruma mājaslapu un atgriezīsimies. Izaugsmesforums.lv. Jā, parunāsim varbūt par pagājušā gada konkursu, kas varbūt pagājušā gada uzvarēja un kādas balvas varbūt ieguva un kā viņam tagad ir. Tā, bet tas pēc mūzikas pauzītes. Raidījums 2H kopā ar jums, un mums šodien studijā ir viesis Jaroslavs, kurš pārstāv tādu pasākumu kā Izaugsmes fórums. Tāpēc aicināšu Jaroslavu nedaudz pastāstīt par vēsturi, kā tu vispār šāda ideja radās un konkurss. Šī ideja radās man diezgan interesantā veidā. Kādu rītu pirms 2 gadiem, mazgājoties dušā, es biju aizdomājies par to, kāpēc jaunieši brauc prom no Latvijas. Un tad es sāku domāt, kas varētu būt tas produkts vai projekts, vai kas vispār varētu jauniešus turēt te uz vietas, pierādot to, ka arī Latvijā ir iespējas personīgā izaugsmē, ir iespējas dibināt savus uzņēmumus un veiksmīgi strādāt. Un tā nu radās šis projekts. Konceptu mēs attīstījām kopā ar kolēģiem, un attiecīgi tad šobrīd tādā formā, kādā viņš ir, arī tiek īstenots jau 2. gadu. Ļoti jauki, tas nozīmē to, ka pirms 2 gadiem tu izdomāji, tad uzreiz 2012. gadā norisinājās 1. konkurss, un tagad būs 2. Kā vispār pirmajā reizē, pirmajā konkursā, tas viss, kas bija interesanti, kas uzvarēja, kā tieši tas viss izpaudās? Kāda ideja uzvarēja? Man interesēja, kāda bija tā biznesa ideja pagājušajā gadā. Pagājušā gada 1. vieta bija tā ideja par nezāles miežu brāles granulēšanu un tad izmantošanu kā kurināmo. Šī ideja no peļiem ieguva 1. vietu, bet bija vēl arī daudz citu labu ideju. Man personīgie favorīti bija figūra būdiņa. Tas ir tā kā fotobūdiņas. Mēs droši vien zinām visi, ka cilvēki iet, lai dabūtu savu momentu foto. Un tāda pati būdiņa, tikai 3 reizes lielāka, un attiecīgi cilvēks var iet tajā pilnā augumā, un tad viņi noskanē skaneris, un 3D printeris izdrukā tā telpisku figūru. Un tā ideja man ļoti patika no Jēkabpils komandas viens. Tas nav tāda baigā zinātniskā fantastika teorētiski? Īstenībā nē, es pats biju pārsteigts, jo sākumā man likās, kad bija prezentācija, ka tas droši vien prasīs liels ieguldījums, bet kad man parādīja pamatot biznesa plānu, kad, teiksim, lai attīstītu šādu veidu biznesu, ir nepieciešams diezgan mazs ieguldījums, jo šis 3D printeris jau ir izgudrots, un to var izmantot dažādiem nolūkiem, tā kā šī ideja man likās diezgan īstenojama Latvijā arī. Izaugsmes fóruma pagājušā gada uzvarētāji. Cik tālu, vai tev ir informācija par to, cik tālu viņi ir attīstījušies savā biznesa plānā un kādā stadijā pašlaik tas viss atrodas? Cik man zināms, 2. vietas ieguvēja komanda, kur bija izgudrojusi kaķu trenažierus. Vēlreiz, kāds trenažierus? Kaķu trenažierus. Jo tā kā šobrīd ir aptaukošanās problēma ļoti raksturīga visiem un dzīvniekiem, cilvēkiem un pārējiem, attiecīgi tika izgudrota tāda paplāte. Viss paplātes ir iekārts bundulis, un lai kaķis varētu tā kā vingrot ēdot, viņam jāspēlējās ar ķepi visu laiku to bunduli, un tad tādā veidā dabūnot sev barību. Un šobrīd puiši ir noslēguši jau 1. līgumu ar vienu no zooveikalu tīkliem, tā kā ir iespējas uzsākt arī reālu biznesu. Tu nezini, vai suņiem arī nav kaut kāds trenažers? To varētu iespējams izgudrot šī gada dalībnieki, un tad varētu skatīties, kuriem veiksies labāk. Savukārt, runājot par pašu ideju, es gribētu vēl piebilst, ka konkursa formātā ideja jābūt tādai, kur ir iespējams īstenot Latvijā. Vēlams 3 gadu laikā, tas ir apvienais laika posms, kad šā brīža vidusskolēni būs jau universitātē, un tad attiecīgi sāks domāt par nopietnām lietām. Un, protams, mēs varam atvērt rūpnīcu kaut kur Ķīnā, kaut ko eksportēt uz Vāciju, bet tas ir forši, bet ne šī konkursa formātā. Baigi skaisti, bet kaķu trenažieris. Nē, ideja ļoti laba un arī ļoti radoša. Es tāpēc arī uzreiz aizdomājos par suņu trenažieriem, cik tas būtu jauki. Bet kā ir par šīm biznesa idejām? Vai nav tā, ka lielākas tādas priekšrocības ir tām biznesa idejām, kas kaut ko pašas nāk klajā ar kaut kādu jaunu, inovatīvu produktu, kā tu minēji, šīs granulas no nātrēm vai no nezālēm un šīs kaķu trenažieris, bet tāds, kas ir biznesa ideja, kuras saistīta ar kādu pakalpojumu, teiksim, kaut kādu jaunu veidu pakalpojumu, tās kaut kā tiek vienmēr aizliktas nomaļas, jeb tādā otrajā plānā. Tā gluži nav. Protams, mēs varam domāt par idejām, kur ir iesaistīti milzīgi resursi un atvērt kādu ražošanu.
Bet tikpat labi pagājušajā gada finālā tika arī idejas par dažādu pakalpojumu piedāvāšanu cilvēkiem attiecīgi. Viena ideja par pludmales skapīšiem, kas īstenībā nav nekas šķietami inovatīvs, bet tai pašā laikā šobrīd šī ideja varētu arī tikt realizēta, jo tas ir diezgan aktuāls pakalpojums, kas nepieciešams ikvienam pludmales apmeklētājiem. Jā, nu idejas var ģenerēt un rediģēt un tā tālāk. Vēl līdz kuram datumam mums ir pieteikšanās? 8. Līdz 28. martam pieteikties mājaslapā. Un nākošā ceturtdiena. Vakardienē, bet tad, kad mēs runājam par 8. mārtu saistībā ar šo basu mūzikas kultūru Latvijā šodien mēs arī runājam par 8. mārtu. Viss lielais notiek 8. martā. Jā, es varu pieteikums, jā, uz koncertiem un tā tālāk. Bet varbūt aiziem paklausīsimies vēl mūziku. Jā, tieši tā. Gribēju pateikt to, ka mēs varbūt dodamies muzikālā pauzē, un tad arī parunāsim par to, kas tad ir tas lielais iegūms, ko vidusskolēni var iegūt savā kontā vai arī kaut kur citur, un tātad balvu fonds, bet tagad mūzika. Bizness daudz nauda, bizness daudz nauda. Zana, kā nopelnīt miljonu? Nav ne jausmas. Nav ne jausmas, man arī nav ne jausmas, tieši tāpēc es neesmu miljonārs. Bet iespējams, ka Jaroslavs ir miljonārs, kurš mums ir ieradies, lai pastāstītu par pasākumu, kurā jauniešiem būs iespējams nopelnīt miljonu, vai ne? Vai vismaz kaut ko ļoti tuvu miljonam. Teiksim miljonu, bet ļoti, ļoti mazākā mērogā. Piedaloties konkursā Izaugsmes fórums, attiecīgi pirmās vietas ieguvēji, kā jau minēju, iegūst iespēju realizēt savu biznesu, bet biznesu ir grūti realizēt bez dažādiem resursiem. Un tad, attiecīgi, pirmās vietas ieguvēji iegūst pirmkārt naudas resursus, tas ir 1500 latu savu biznesa attīstībai. Nākamā lieta ir 1 gads studijām Rīgas Stradiņu universitātē, Eiropas studiju fakultātes mazā un vidēja biznesa vadības fakultātē attiecīgi. Un otrās vietas ieguvēji savukārt iegūst 1000 latu, trešā vieta saņems 500 latus, lai varētu uzsākt attīstīt savu biznesu arī tālāk. Wow, tas ir ievērojams balvas, lai varētu attīstīt biznesu. Pirmkārt, ir izglītība, kas ir primārais, man tā šķiet. Un otrkārt, jā. Diezgan vilinoši iespēja vidusskolēniem, vismaz tiem, kuriem ir radošas idejas, un viņiem jau gribētos pamēģināt roku biznesa vidē, bet arī tas balvu fonds, mums jārēķinās ar to, ka naudas summa ir jāiegulda biznesa attīstībā, bet nodrošināta vieta universitātē ir ļoti laba lieta. Tas ir kaut kas ļoti labs un nav jādomā ne par budžeta vietām, ne par studiju maksām, ne par studiju. Vismaz pirmajā gadā nē, bet es īstenībā žēl, ka es neesmu vidusskolēns. Žēl, jo es atceros, ka es biju vidusskolā, tad mēs kā bijām, jo tad nebija tādas iespējas, vai ne? Bija kaut kāda cita veida konkursa, bet pilnīgi noteikti mēs neuzspējām uz Jaroslava radīto ideju Izaugsmes fórums. Ļoti žēl par to, bet, jo tikai 2 gadus tur tas notiek, un es jau 2 gadus esmu universitātē. Demit, jā. Vēl par ko mēs gribējām runāt? Mēs gribējām runāt, jautāt Jaroslavam Par ko mēs tev gribējām jautāt? Par tuvākajām aktivitātēm, kas varētu būt saistītas. Tieši tā. Par to mēs tev gribējām jautāt. Tātad pēc pieteikšanās būs apmācības. Apmācības notiek no 2. līdz 5. aprīlim, un apmācības notiek reģionāli. Proti būs 4 pilsētas – Kuldīga, Rīga, Valmiera un Rēzekne, kurās notiek šīs te apmācības. Tāpēc ir paredzams, ka skolēni sabrauks uz tām pilsētām, savukārt pusfināli notiks aprīļa beigās 8 pilsētās. 8. Jā. Un pusfinālā viņi arī prezentē šīs te idejas, cik es saprotu. Pusfināla uzdevums ir mazliet vienkāršāks. Tur 6 stundu laikā ir jāizstrādā prezentācija savai idejai, īsts ieskats, un pēc tam tiek dots 3 minūtes, lai prezentētu to žūrijai. Un tad 9. un 10. maijā, cik tas pareizi, jā? Tad viņi tiekās Rīgā, tas labākās, un tad viņi prezentē 24 stundās 1 minūti. 10 labākās komandas tātad tiekās Rīgā, un strādā 24 stundas. Bet nav jābaidās no tā, ka būs jāstrādā 24 stundas no vietas, jo tiek piedāvāts gan konsultantu atbalsts, gan arī varēs pagulēt kāds kritušais, kurš būs galīgi pārstrādājies, un attiecīgi nav tik traki, bet ir ļoti jautri un interesanti.
Nav tik traki, jā, Zana, mums laikā kaut kas tāds būtu bijis. Vai ne? Nu, aptuveni skaidrs mums ir, kas tad ir īsti izaugsmes fórums, un Jaroslavs mums diezgan skaidri to ir pastāstījis, un vismaz intervijas nobeigumam es varētu pat parādīt kādu video materiālu no izaugsmes fóruma 2012, un varētu pateikt lielu paldies Jaroslavam par to, ka viņš atnāca un izstāstīja par šādu jauku iespēju vidusskolēniem, kas pilnīgi noteikti varbūt šorīt ir mums pieslēgušies un skatās raidījumu 2H no 7 līdz 9. Tā kā tiešām izmantojiet iespēju, izmantojiet izdevību, jo nekur jau uz ielas jums tā vienkārši 1000 lati neviens neiedos jūsu biznesa attīstībai. Un esmu pārliecināts, ka daudziem inovatīvas un radošas idejas netrūkst. Tā kā tiešām piesakieties, visu informāciju meklējiet internetā, un tad jau tiekties Jaroslavi kaut kad. Un pievērst viņam roku un sakat paldies viņam par to, ka viņš šādu konkursu uzrīkojas. Mēs arī sakam Jaroslavam lielu paldies, un tiešām nobeigumā tad arī parādīsim video materiālu no 2012. gada. Mārtiņš Bondars. Wow! Tu daudz Paldies kas jums par zināt. sniegto iespēju savukārt attiecīgi šodien būt te. Super! Super! Paldies, video, Jaroslav. un skatāmies, kā pagājušajā viss notika. Šēlē, kāpēc tu šēlē? Apknāties gribu. Kas no šēles vajadzīgs? Kas jauns modas dzīvē Latvijā? Bet ir nopietni. Kā vēl? Nu jā, Pa ko vajag no šēles? nu varbūt, ka viņi grib novērtēt biznesa plānus. Šēle žūrijā? Jā, varbūt, ka šeit grib būt žūrijā. Jūs taču Kauperam zvanījāt. Nē, mēs atbraucām pie viņa, mēs nezinājām, viņš necēla, viņš mazgāja bērnu tajā laikā. Tātad mums vēl joprojām trūkst žūrija. Ļoti labi. Vai mums vēl kaut kas šobrīd trūkst? Nē, tikai viens loceklīts žūrijas. Viens loceklis trūkst, nē. Varbūt, kad mums netrūkst vārtu, ejam paskatīties, vai mums trūkst vārti, jo šobrīd notiek hokejs Latvija pret Čehiju tieši ēterā. Nu, jaunieši, kā mums sokās? Ir vārti vai nav? Bet divreiz stabiņi glāba čekas. Vēl viens stabiņš, kā vārds skaitīt. Jums nav jāstrādā? Mēs strādājam. Mums viss nakts pēc. Jūs zīmējat, cik kurš stabiņus? Ar jūs tas ir viņš. Ko tas apskalbos? Jums ir gatavs jau viss? Tūlītām. Jūs strādājat naktī, ja? Beidziet likt jums jūs tiesmīgi. Nav nekāda vainas apziņas. Es vienkārši gribēju painteresēties par to, kā jums veicās un kā jums liekas, vai jūs izturēsiet līdz rītam. Mēs pabeigsim, mēs noteikti Beidziet izturēt. Viss būs labi. Varēsiet pusotrā minūtē noformulēt to, ko gribat pateikt? Mums toreiz jau labi sanāca tā īsti. Man liekas, ka mums bijusi īsāk. Mums vienkārši nebija arī ko teikt. Labi. Tad jau redzēsim brīd, kā jums izdosies. Es cietu. Daugavpils, kuri droši vien cēlās visvairāk, šobrīd ir tikuši pusē. Pareizi? Jā. Kā jums liekas, vai jūs viņu uzvarēsiet? Godīgi es tādas vēl nesam domājis par tādu variantu. Būtu fēni, ka vinētu, bet... Uztraukums ir? Ir. Ir? Ir. No kā jūs vairāk uztraucaties? Uztraukums mums ir. Par ko jums ir uztraukums? Par ko tu uztraukties? Mēs esam Cik labi sataisīsim? Tā arī būs. Ko pasiesim? Ko jūs darīsiet, tad jūs uzvarēsiet? Atvērt Savu uzņēmumu.
Nu, kā jau mēs solījām, ir īsi pēc 8, un tik tiešām pie mums studijā viesojas cilvēks, kurš varētu pastāstīt kaut ko par ļoti interesantu lietu kā Izaugsmes fórums. Pie mums studijā ir Jaroslavs, kurš pārstāv Izaugsmes fórumu. Sveiks! Labrīt! Kā tu atbrauci? Diezgan veiksmīgi, jo sastrēgumi vēl nebija sākušies. Vai ne? Tā ir labā lieta, kad jābrauc ir tik agri, piemēram, pie mums studijā. Jā, nu lūk, Izaugsmes fórums tūlīt parādīšu mājaslapu, bet man īsti nav skaidrs, kas tas īsti tāds ir un kas tur ir jādara, kam jāpiedalās.